meitenes vēlreiz. Paldies, kas ir atnākuši, kas mani grib redzēt un dzirdēt. Šodien mēs parunāsim par divām eļļām. Tātad, kā es solīju, pabeigsim saules aizsargeļu un par ļoti koncentrētu masāžas eļļu. Jā, tātad vispirms runāsim par masāžas eļļu, par sastāvu. Ļoti interesants, tur ir ķiršu sēkla eļļa pirmām kārtām. Un ļoti lielā koncentrātā, ja, un kā jau zinat, mums ir arī atsevišķa ķiršu eļļa, ko mēs paši varam lietot arī atsevišķi, bet, šī ķiršu sēkla eļļa ir šajā komplektā, pie masāžas eļļas. Tātad ļoti stiprs mīkstinātājs, tātad mīkstina ādu. Tas satur augstu antioksidantu daudzumu, kā jau zinat, ķirsis ir ļoti spēcīgs antioksidants, tātad aizsardzība pret mikrobiem, pret muskuļu iekaisumiem, visādām sāpēm, locītavām, ja simptomus mazina, tātad arī iekaisumus, ja pēc traumām, tad arī tāpēc ir šeit pievienots ķiršu sēklu eļļa, jo viņi ļoti ātri dara, ļoti ātri mīkstina, ļoti ātri noņem sāpes, dziļi viņš to dara, dziļāk, starp citu, nekā mūsu zaļais masāžas krēms, jā, bet salīdzinot, šis te masāžas eļļa ir kā eļļa, nevis kā krems, jā, viņu ļoti, ļoti maz vajag, bet lielāko daļu tomēr iesaka, kad viņi ar kaut ko ir jājauc kopā. Jā, bet ja ir ļoti lielas sāpes, tad arī var viņu atsevišķi. Tad viņš ļoti ātri noņem tieši sāpes, muskuļu sāpes, jā. Noņem iekaisumus pie artrītiem, jā, uz ādas atjauno ādas kairinājumu un izraisa bojātus slāņus, mazina optiskās dermatītes simptomus. Tātad šī te eļļa būs tā, ka var izmantot viņu pie dermatītiem. Jā, tātad alerģiskām reakcijām, vai tās ir rokas, kājas, vienalga uz ķermeņa, kur mums ir dermatīts, jā, tātad tas ir viens no mazākiem ādas iekaisumiem, kas ir ļoti patstāvīgs. Viņš dermatīts ir tāds, kurš ļoti, ļoti grūti ārstējās. Jā, un tad ar šo eļu var noņemt gan tās spazmas, gan to niezi, gan arī pašu iekaisumu. Tur ir klāt vēl arī magoņu eļļa. Tā ir ļoti, arī palīdz ir vairāk kā sāpēm, jā, magonēs ir ļoti daudz E-vitamīna pamateļā, jā, un arī aizsargā ļoti labi, var viņu izmantot arī kā saules UVT un UVB starus, tad par tiem mēs runājām jau iepriekšējās reizēs, jā, kad mēs ar šo eļu arī varam mēs aizsargāt sevi pret saules stariem. Ja? Tātad, ja ir E-vitamīns, tad viņi ļoti, ļoti ātri mīkstina, kā jau arī ķiršu eļļa mīkstina. Vārds sakot, šajā komplektā, šajā eļļā ir tieši vairāk novirzīts kā mīkstinātājs, kā sāpju noņēmējs. Tāds, ja, bet dziļumā viņš strādā. Klāt ir piparmētra. Tātad no piparmētras tieši pati piparmētra, nevis eikalipts, ja, arī tās tur būs antibakteriāls. Tātad, ja ir piparmētra vai eikalipts vai timijāns, kur klāt, tad baktērijas būs iznīcinātas, būs sakārtotas. Ļoti spēcīga šī te eļļa strādā pret krampjiem un agonijās, kad cilvēkiem ir agonijas, tad ļoti sāpju līmenis tāds, ja ļoti liels, bet traumās ir sevišķi pie traumām, ja, tad ir agonijas līmenis, kad ar šo te eļu viņš nomierina. Krampjus ļoti ātri nomierina krampjus, atjauno muskulu struktūru. Arī mūsu zaļais jau, kā mēs pagājušreiz mēs runājām, kuru var izmantot pie krampjiem, ja, bet šo te var izmantot tad, kad, ja cilvēkam ir ļoti spēcīgi šie krampji vai muskuļu sāpes, tieši spēcīgs, ja, ļoti, ļoti lielas sāpes, ja, kad ir
ka nevar dabūt vaļā to kāju vai roku vienalga, ja kādas spazmas ir lielas. Un nav šajā krēmā nav šī te atvēsinošā, tas augstums un dedzināšana, kas ir no zaļā krēma. Viņš iet dziļāk, bet ar sildīšanas efektu. Tiem, kam ir lieli iekaisumi, piemēram, tad labāk ir zaļais krēms, bet šo te, tātad viņš iet gan dziļumā, bet viņš sildīs. Tiem, kam nevar sildīt, tad zaļo krēmu izmantojam. Tātad tas arī atļauj ļoti aizsargājošas īpašības pret gamma negatīvām baktērijām. Tās ir tās, kuras izraisa šīs te dermatiskās psoriāzes čūlas, trofiskās čūlas, kad veidojas. Tad šīs te baktērijas viņš iznīcina. Tā ir pipermētra, no pipermētras šīs te baktērijas saistot kopā ar ķirs, viņš iznīcina pamatā šīs te baktērijas. Pipermētra vēl spēja nogalināt baktērijas boldikādi, novērš baktēriju augšanu tieši, viņš aptur šo te augšanu. Pie ādas vēžiem it sevišķi ļoti, ļoti spēcīgs labs preparāts, kā es viņu saucu tomēr par preparātu, jo viņš aptur šīs te baktērijas tieši vēžu šūnām, arī ādas vēzim, un arī baktērijas kā tādas arī uz ādas, tātad visi dermatīti, visas psoriāzes, visi vienalga, ka jāsaka tā kāda pumpa kaut kur ir jāizmetās, protams, tās ir, kā es saku, vienmēr akna vainīgi, mūsu ādas problēmām, bet tas ir cits, bet noņemot šīs te baktērijas, kas ir uz ādas, kas izveidojas un viņas tur paliek un vairojas, tad ar šo te masāžas eļu viņu var apturēt. Viņš ir kā antibiotiķis. Un aizsargā pret, piemēram, kas ir slimības ir lipīgas, piemēram, kašķis, piemēram, lipīdi, ir tādi uz ādas, kas citam cilvēkam var pārliekās, un viņš arī saslimst, to ādu slimību, bet ar šo te viņš tiešām nobloķē, un viņu sasmērējot, viņš nedos tālāk citiem cilvēkiem, Ar viņu var arī, piemēram, iesnes ārstēt, lai baktērijas arī neiet. Un klāt vēl ir kumelīšu ekstrakts. Kumelītis, tātad, kā jau zinat, ir ļoti arī liels antibakteriāls augs, kurš noņem šūnas un tās attīra no mazām ādas porām. Tātad kumelīšu ekstrakti, tie ir virsējās šūniņas mums notīrīs tātad ādu. Pipermētra mums dziļumā un apturēs baktēriju, kumelīti mūsu viņu ādiņu aiztaisīs poriņas, notīrīs poras virsējā un otrā kārtā un viņas nomazgās. Tā kā noskat un nomazgā šo te ķermeņa daļu, kur uzsmērējis, tad viņš tās slimās baktērijas un slimās poras un vecā āda, vecāko tā visa nomazgāsies, nesabojājot ādas poras. Izvada ļoti spēcīgi visus toksīnus. Tātad arī eļļa ir tā, kas palīdz gan lietojam artišoku, lietojam ceļmalā paknu tīrīšanai, plus vēl šo te eļļu var izmantot, un viņš it sevišķi, kā es saku, ja ir ādas problēmas, tad šī te eļļa palīdzēs vēl ātrāk attīrīt un izvadīt toksīnus no ādas ārā. Jo kumelīte ir ļoti spēcīga ar vitamīniem, tātad kumelīte ir pielikta, kas baro, kā jau mēs atkal redzam, kad ir viens produkts pielikts, tātad kas sakārto, attīra, sabalansē un pabaro, Kā es saku, vienmēr austrumu sistēma ir mūsu visos produktos, visos pilnīgi, jo ir jābūt visam sabalansētam, tā arī šeit pielikti kumelīte, kas pabaros ar minerālvielām, ar vitamīniem, ar aminoskābēm un attīrīs un izvadīs lieko ārā, un palielinās, tātad līdz ar to atjauno ātrāk ādu, atjauno šūnas jaunās, ātrāk atjaunosies. Tad kumelīte, protams, arī ir
aktīva viela pret iekaisumu. To jau mēs arī zinām, ja, kura ļoti ātri palīdz novērst organismu imunisistēmas uzbrukumu ādai. Kā es teicu, tātad pabarojot, aizsargājot, viņa attīrīs un sakārtos mūsu ādu. Tā kā tas ir arī bagāts ar ētriskām eļām, tas nomierina ādu, uzklājot uz sejas, mēs viņu varam klāt visā ķermenī, no matu galiņiem līdz papēžiem, šo eļu, ja, un arī jau uz ādas, tad uz sejas, ja mēs uzklājām, tad arī seja mums paliek mīkstāka, maigāka, mūs pabaro. Ir atkal viens no produktiem, kuru mēs varam izmantot, ja nav kaut kas mājās. Ja ir šī te eļa, tad mēs atkal varam izmantot gan kā eļas ādas barotāju, gan kā attīrītāju, gan kā mīkstinātāju, gan kā piņu ārstēšanai, pieņemsim, jā, viss, kas ar ādu saistīts, šī te eļa arī būs ar seju saistīta un var viņu lietot. Jā, tātad. Un ļoti ātri viņi uzsūcās, tāpat kā jau visi mūsu kremi, jā, kur nav viņi ir ļoti tāda bieza tā eļa, bet viņu ļoti maz vajag uz pašiem pirkstu galiņiem, tik drusciņ, un smērējam uz lielus laukumus var izsmērēt, ja? Bet viņa arī tiešām izsūcas ātri, un nav ne lipīguma, ne eļas tā sajūta, ja mēs eļu, piemēram, masējot citām eļām, ka masē cilvēkam kaut kur, ja, tad paliek eļas, un tad mums ir jāslauka, un viņi tik ātri nesūcās, bet šī eļa ir tā arī, kas mums palīdz uzsūkties. Ja, un viņi tur dziļumā strādā arī. Tā. Un tā. Rekā negrib vērties vaļā. Šodien vispār ar internetu diezgan. Tā, jā. Un ir, protams, arī eikalipts, bet viņš netaisa, tāpat kā masāžas krēmā zaļajā, ir eikalipts, bet viņš nav izstrādāts tā, kas veido šo te augstuma efektu. Ja? Viņš tieši otrādi aizsargā organismu, ja? Aizsargā ādu, aizsargā poru, uzlabo asins riti, jo eikalipts pats par sevi uzlabo asins riti, ja arī lietojot iekšā, tāpat kā zinat, ka mums ir arī iekšā lietojams, ja? Asins rits lietošanai ļoti spēcīgs ir eikalipts, arī no ārpuses, un viņš paplašina ļoti labi kapilārs ar maziem asinsvadiem strādā, palīdz eikalipta ekstrakts. Un līdz ar to arī palīdz, ja ir brūces, tad var arī palīdzēt ar šo te eļu. Bet es saku, ja brūcēm, jeb izgulējumiem, man jautāja par izgulējumiem, tad es teiktu tā, ka var zaļos mērēt, bet apkārt, jā, bet varētu arī šo te eļu, bet viņu ar kaut ko, ar kādu citu eļu sajaucot kopā, jo viņi ļoti spēcīgi, ir sevišķi izgulējumiem. Ja nav čūlas, ja nav pušumi, ja ir tikai sākums tur norīvējies, ja un viņam te tikai sarkanas mugura vai gūžas vai kurā vietā mēs guļam, vai alkoņi, ja vienalga, kur ir šie te veidojās izgulējums, tad var droši baņo vispirms un pa virsu vai nu šo vispār vienalga, kuru krēmu mēs smērējam, viņš vienmēr palīdzēs, viņš vienmēr mīkstinās, viņš vienmēr atjaunos, bet ja ir čūlas, tad gan apkārt, ja, un ar baņo. Ar baņo nebaidamies šķaidam, protams, ja, bet nebaidamies pūst virsū no attāluma uzpūst, lai viņš ir mīkstāks. Jā, lai viņš ātri sadzīs un atjaunos un nebūs šie te neveidosies izgulējumi tālāk. Jā, bet ja ir viņi, jā, tad viņi ātrāk palīdzēs sadzīt. Arī šī te eļa palīdzēs sadzīt ātrāk. Jā, jo viss šis te sastāvs, kas ir, bet zaļais krēms ir tā, kad viņš ir ļoti dziļi strādā, kā jau es iepriekš teicu, jā, un viņš taisa to augsto un košanas efektu. Viņš itreiz tā kož, jā, man pašai tā bijis, ja kad muskulis sāpējis kājā un es uzsmērēju zaļo krēmu, man viņš
iekšā dziļumā viņš tur kož, ja. Citam nav nepatīkami, viņi nesaprot, kas notiek, ja, bet viņš tur tiešām darbojās, viņš ātri pāriet, ja, bet nepatīk tas, ka ir tādi efekti. Tātad dziļā slānī mums tur ir problēmas. Šī te eļļa to nedarīs, bet viņa strādās. Jā, arī dziļi viņi strādā, bet viņi tā maigi to dara. Nav tas augstuma, nav tas košanas, ja? Nav tā košana. Maziem bērniem var izmantot, bet maisam, šķaidam ar kādu citu eļu gan kopā. Bērniem ir sevišķi. Pēdiņas vai dupsīšus ir mums. Kaut kad drīzumā man jau sāku taisīt slaidus par bērnu. Mums ir mazbērnu produkti, jā, bet arī mūsu bērnu eļļa ļoti efektīga, arī starp citu izgulējumiem. Ļoti laba, viņa ļoti maiga, ļoti viņa tāda visa tāda, pat gan es teiktu veciem cilvēkiem, kuri guļ ilgi, viņiem būtu tiešām labāk pat to bērnu eļļiņu, jo viņa tiešām maiga tāda, bet dara. Jā, šīs te ir biezas eļļas, jā, arī zaļais krēms vai kāds cits krēms ir biezs. Bet bērnu eļļiņa, viņa tiešām ir kā priekš bērna dupsīšiem ir domāta, jā, bet viņas visas sasūcās. Nav tas lipīgums arī bērnu eļļā, bet ļoti labs efekts tur ir. Arī bērni, to drīzumā es stāstīšu. Tālāk. Tātad. Un šī te eļļa tomēr, viņa taista to, kā es saku, katram ir savs eļļas uzsūkšanās līmenis, kā es teiktu, ja. Vienam ir augsts, vienam nav augsts. Viens sajūt tā, otrs sajūt tā, ja. Arī šo te eļļu, ja viņu tiešām tādu blīvu smērē, citam ir dēļ eikalipta, ir tiem, kam ir plāni muskuļi, tie varbūt arī sajutīs to eikalipta ekstraktu, jeb arī elpošanā būs eikalipts, bet ne tik spēcīgs kā zaļajā, ja. Tur ir, bet nav tik spēcīgs kā zaļajā. Tālāk iesim. Vot. Tātad, ko tad vispār šis te krēms un nebet eļļa, ko mums masāžas eļļa, viņa tā arī skaitās, viņa ir domāta vairāk kā masāžai, ja, tieši visu muskuļu atjaunošanai, visu ķermeņa atjaunošanai, spēcināšanai, jā, ļoti spēcīgā ātri asinsrita atjauno, tātad pātrina brūču dzīšanu, nomierina ādu, tur ir tāds nomierināšanas efekts, ar zaļo krēmu tur tā nav, bet ar šo te tiešām tu nomierinies, ja var pirms nakts, pirms gulētiešanas, arī var, ja tu gribi nomierināties, tad var viņu arī sasmērēt pēdas vai ar vispār visu ķermeni. Tad šeit ir tāds mierīgums vairāk, ja. Kā es teicu, arī krampjiem ļoti tiešām labi un ātri palīdz pie reumatiskām sāpēm un pie ādas defektu novēršanas. Tātad pie plankumiem, saules apdegumiem, ja, arī ļoti labi šis te masāžas šī te eļļa ļoti labi palīdz, tiešām. Ja? Viņš ir ļoti, es teiktu, tā koncentrēta eļļa, ja? Un tāpēc ir ātrs rezultāts, bet viņu ļoti maz vajag, tiešām ļoti maz, ja, vai nu jaucam ar dažām pilītēm, ar dažu pie kaut kā cita, vai pie kāda krema, vai ar citu eļļu jaucam kaut kur kopā, viņš strādās tāpat, ja? Bet, lai viņš nav tik biezs, lai nav. Ja vajag, tad, protams, mēs lietojam viņu tīrā, ja ir ļoti liels sāpes, jeb šīm tev tādām muskuļu atrisināšanas problēmām ar muskuļiem. Tad otra mums ir saules eļļa, kā es saku, jo tā ir tiešām pret sauļošanās eļļa, ar kuru mēs viņa aizsargā pret ūdeni. Tad mēs viņu varam klāt, tad, kad ejam, piemēram, peldēties, viņa atstums ūdeni. Jā, ātrāk palīdz tie, kas grib ātrāk iesauļoties. Šī eļļa palīdz arī ātrāk iesauļoties. Jā, tā. Jo viņš virsū tādu slānītu uzstājas ķermenim, jā, un tai pašā laikā viņš sabalansē mitrumu, sabalansē
šo te ādu aizsargā, ieļo, jā, it sevišķi sausām ādām ieteikts ir, jā, bet šeit ir tikai 30 aizsardzības šie te viļņi, jā, nav tik spēcīgs kā kremam, jā, bet viņi nav domāts īstenībā kā aizsargkrēms, bet tieši otrādi var gan krēmu uzsmērēt, izejot ārā uz ielas, un mūsu šo te eļu pa virsu, tad, kad aizējam uz pludmali, tad mēs ieziežam sevi ar šo te saules eļu varam, un tad viņa nomierinās to ādu, palīdzēs to ādai un atļaus saulītei to ādu D vitamīnu iedot vairāk, bet nekairinot ādu. Tā tas ir. Aizsardzības eļļa, es tā viņu gandrīz vai nosauktu, ja? Palīdzēšanas un aizsardzības eļļa. Vairāk, ja? Un viņa ļoti, ļoti nomierina. Ja ir kaut kādas ādas problēmas, par ko mēs runājam ar masāžas eļļu, ja, tad šī te saules eļļa būs tā, kas nomierina. Ja, kas neļauj alerģijas pret sauli vai pret putekļiem vai pret vēju vai pret kaut ko ādā, vai arī ļoti daudz tagad cilvēkiem ir tā, kad ieejot ūdenī paliek sārci, un tātad āda nepareizi funkcionē, ja, tad nepieņem jūrā šo te sāļumu, ja, ar šo te eļu mēs ieziežam ādu, nebūs tas sērtums. Ja, viņš aizsargā to ādu tieši no ārējiem faktoriem vai iekšējiem faktoriem, ja, tad ūdeni ieejot, mums nebūs alerģiskas reakcijas, ja, pret ūdeni, jo ir daudziem tagad ir, ja. Tātad ļoti arī ādu mitrina, nesausina, ja, ļoti ir domāta vairāk arī kā jūtīgām ādām, ja, tātad plānām un jūtīgām, alerģiskām ādām vairāk, ja, jo ir ļoti, ļoti spēcīgs šis te mitrināšanas efekts viņam, ja, mitrina tiešām, sausām ādām labāk pat iesaka nekā krēmu vai pieniņu, ja, jo šo te eļu viņi tiešām, sevišķi, ja mēs ejam sauļoties ārā daudz saulē, ilgi saulē, ja, tad mēs šo te eļu gandrīz vai labāk izmantotu tā. Gludāka āda paliek, eļa paliek eļa, jāsaka tā, bet viņa arī to dara savu efektu, kad ādiņa paliek maigāka, ja tu ilgāk viņu lieto, jo tu arī var palīdzēt sev, viņa nesaukstina, var sakot. Ja, gludāka paliek, ja tā, ja mēs lietojam. Un arī var viņu lietot visu cauru gadu, ja. Ja nav līdzeklis cits, kas ādas ziemā, piemēram, ādas litra, šo te varam izmantot arī kā ādas mitrinātāju uzturēšanu sausai ādai. Tātad indikācijas ir tādas, kad ļoti sausina, tas ir ļoti sausai ādai, ja, kā es teicu, tad ir degrihidēta āda, tātad ir kairināta āda vai sabojāta āda, ja, taukainai un jauktai tipa ādas kopšanai arī, var sakot, šo te eļu mēs lietojam pilnīgi visām ādām. Vienalga kādu krāsu, vienalga kādu toņu, vienalga cik viņa biezi, cik mēs plāni, ja, vai slima vai vesela, vienalga mēs šo eļu varam izmantot pilnīgi. Tiem, kam ļoti, piemēram, ieteiktu arī vecākiem cilvēkiem, kam ļoti, ļoti ir krunkaina āda. Jo krunkainai ādai viņa arī palīdzēs dēļ tā mitrināšanas, tās krunkas viņai izlīdzināsies cilvēkam vienalga. Sieviete, vīrietis, jā, mums gados ir, tomēr paliek citiem ļoti izteikti, jā, tā vienalga, vai uz sejas, vai uz ķermeņa, mums ir krunkains. Jā, un tad šī te eļļa var palīdzēt mūsu mitrināšanai. Aizsardzībai arī no pret kosmētikas līdzekļu. Tātad mēs varam viņu likt atpakaļ, tas ir nevis atpakaļ, bet apakšā zem kosmētikas. Cevišķi tagad saulē, kad mēs ejam, būs atkal karstās dienas. Liekot kosmētiku uz sejas vai uz ķermeni, mēs viņu varam likt. Arī, ja nav dienas losjons, pieņemsim, ja, tad mēs viņu liekam apakšā zem kosmētikas. Un tad klājam pa virsu, jo viņa ātri sasūcās, bet viņa dara savu darbu. Ja, un aizsargā līdz ar to. Ja. Ļoti, ļoti labi nodrošina ādas kopšanu, ādas mitrināšanu, kā jau es vēlreiz atkārtojos, jo ir
ļoti spēcīgs A un E vitamīns. Ļoti lielā koncentrācijā ir E vitamīns šeit arī. Ja, gan tajā masāžas eļļā, gan arī šeit ir E vitamīns paaugstināts. Tāpēc arī ir tā mitrināšana, tāpēc arī ir pretnovērt ar grumbām strādā. Ja, vienalga, kurā ķermeņa daļā, kur mēs gribam, ja, tur mēs viņu varam likt. Ja, jo šīs te ļoti strādā, ļoti labi palīdz. Un tad vēl ir klāts sezams eļļa, ja, kurā sezams jau ir diurētisks produkts, ja, tad ietekmē veselību pret lipīdiem, apmaiņas traucējumiem. Arī sezams eļļa kā tāda mums ir atsevišķi, kā zinat, ja, un arī mēs sezamu ēdam arī kā tādu, tad ar sezamu kā tādu vispār ir ļoti labi. Jo gan iekšīgi, gan ārīgi mēs varam palīdzēt apmaiņas, vārdsakot, vielmaiņas normalizācijai organismā. Gan no iekšienes, gan no ārienes. Arī ar šo eļļu mēs varam palīdzēt vielmaiņas apmaiņu, piemēram, uz ādas. Ja? Jo visā organismā viņš tik un tā iesūcās, un tik un tā viņš iet asinīs, ja, un asinīs mums palīdz un normalizē visus šos te arī procesus. Arī mūsu eļļas vienalga, ko mēs liekam uz sevi uz virsū, mums tik un tā viņš ir, bet dzeram iekšā, atceramies, viņš par visu organismu strādās. Nebūs tā, ka tikai vienā punktā, kā diemžēl to stāsts, sāp galvu, dzeram galvai. Tas tā nav. Jā, arī šīs te eļļas un arī sezama eļļa ir tā, kas ļoti palīdz tieši šiem te vielmaiņas procesiem. Pie iekaisumiem sezams ir, ja? Var gan smērēt, gan dzert iekšā, ja? Ja ir locītavs, piemēram, sāp ļoti, ja? Var atkal ir viens no, kurš var pamainīt, ja? Tātad, un sezamas sēklu eļļa arī palīdz, un arī šī te eļļa, jo šeit ir sezams, var palīdzēt bērniem, var palīdzēt pusauģiem ar locītavu tātad augšanu, ja, kas palīdz kauliem veidoties, ja, palīdz D vitamīnam un kalcijam uzsūkties, jo šeit ir arī šajā sezamā arī ir kalcijs un fosfors un kālijs un minerālu vielas iekšā ir, ja, un tieši arī tāpēc sezams arī vēl pats dod, bet arī dod palīdz šo te sintēzi organismā locītavām kauliem augot, sevišķi bērniem vai veciem cilvēkiem, kuriem ātri nodilst, ja, kuriem ir osteoporozes, tad sezams sēklu gan dzeram iekšā, gan varam palīdzēt arī smērējot no ārpus. Tas nekas, ka viņi saucās saules eļļa, ja, aizsardzības eļļa. Bet viņi dara arī savu darbu. Tātad kauliem, locītavām, var viņu smērēt arī lietot kā pie bronhiem, pie plaušu, pie tātad plaušu iekaisumiem, ja mēs smērējam, kā pagājušreiz mēs runājām, kur, tātad paribē, ja, vai zem lāpstiņām, ja, vai šeit lielajās bedrēs, te, kur atslēgas kauli, tur var pasmērēt, arī ar plaušām strādāt caur turienu ātrāk. Vai varam smērēt nabu apkārt, vai nabā iepilināt, arī pašu sezamas sēklus, citu var nabā iepilināt arī, ja, pamasēt pa saulē, ne pret sauli, ja, saules virzienu, tātad pulksteņa rādītāja virzienā jāmasē, ja. Arī šo te eļļu var palīdzēt tādām lietām, kā arī veselībai atjaunot, normalizēt, ne tikai kā aizsardzība. Aizkuņas ziedzers, kuņģim, trombiem, jo sezams ir tas, kas arī paplašinātām vēnām, pieņemsim, arī var šo te sevišķi karstā laikā mums vēnas, sevišķi ārējās cilvēkiem vēl vairāk, vārdsakot, ir problēmas, jā, jo karsts paplašina, jā, un ja viņas ir tā jau paplašinās, tad šī te eļļa būs tā, kas vai arī pašu sezams eļļu vēl piepilināt klāt vai atsevišķi, var arī ļoti labi viņas sašaurina asinsvadus, ja, un palīdz normalizēt tās spazmas, viņš neļauj, un līdz ar to sezams ir tas, kurš trombiem viņš sašķīt, vecākot šķīdina asinis, vienkārši runājot, ja, tad, lai neveidojās trombi, ja būs bieza asins, veidosies trombi,
Jā, tātad jāšķīdina, jādomā par to, lai visu laiku ir asins rita normāli. Ja? Bet var arī palīdzēt ar šādiem te līdzekļiem, kur mums no ārpuses, no iekšpuses mēs visu to varam darīt. Ļoti labi šī te eļļa arī palīdz kopā ar baņo arī tajā procesā arī nagu atjaunošanai pēc sēnītēm. Jā, jo arī sezams ir tas, kurš aiztur un palīdz atjaunot nagiem. Jā, nobloķē šīs te sēnītes ar baņo mēs ārstējam, jā, mīkstinām sevi un ārstējam un iznīcinam. Bet varam šīs eļļas mēs izmantot arī tādā veidā. Ja arī nagiem smērējam ļoti labi šī eļļa palīdz kotīkulām. Tad nadziņiem, ja šīm te visas nadziņas mēs varam kājām, rokām, mēs varam sasmērēt īpaši, ja kurs viņš mīkstinās, tad naks mums augs labāk, mums nebūs poraini, mums nelūzīs, ja arī šīs te mums palīdzēs, vārdsakot, šo te sakārtot. Ļoti labs arī šeit ir, un arī pati sezams eļļa atsevišķi ļoti labi ir iekšā vārdsakot lūpām, var ar viņu sasmērēt nerijam nost, ja, bet tiem, kam ir, es izmēģinājis, ja, palīdz noņemt spāzmas, pieņemsim, kam ir problēmas ar smaganām, kam ir, ja nebaidamies mūsu eļļas, vienalga, kas par eļļu, viņu var smērēt visur, ja? Nekas slikts nenotiek, pilnīgi, ja? Tikai domājam ar to, cik daudz. Ja? Bet viņš to dara, ja? Smagans ļoti labi palīdz, ja? Uzlabo balsi, dzirdi, regulē svaru. Tas ir domāts tieši atsevišķi, ne šī eļļa, bet tieši sezams. Jā, pie svara korekcijas mēs varam arī dot, jo viņš sakārto šo te šūnu līmeni. Ja? Tātad no ādas puses viņš mīkstinās un normalizēs ādas līmeni balansējot. Ja? Tātad varam pie iesnām ārstēt, hroniskiem alerģiskiem klepiem, astmas gadījumā, tātad hipertonikiem, var ļoti labi lietot, jo man ir jautājuši, arī un ir tādi jautājumi, kā var šos te saules līdzekļus, vai varbūt tad, ja te man ir augsts asinsspiediens, vai pieņemsim tur, nu, vat izdomā, ja? Jā, var, ja? Vai zemes asinsspiediens, vai tagad tāda, man tur tāda vai šitāda. Vienalga, kas varam normālā līmenī, mēs varam visu, varam smērēt un nekas slikts nenotiek. Tieši otrādi viņš palīdzēs un normalizēs asinsspiedienus, normalizēs, jo caur ādu šūnām mums iet asinsvados. Nu, ja asinīs tiek iekšā, viņš dara savu darbu. Ja, jo mūsu produkti visi strādā šūnu līmenī. Atceramies vēlreiz. Ja? Tātad pašu kā sezamu arī var viņu pie mazasinības lietot. Ja? Tātad bālām ādām, ja ir mazasinība, tātad ir bālas un zili nagi paliek no ūdens, tur, ja, kad ir mazasinība, ja, kad ir mazasinība, tad ir ļoti plānas ādas varbūt, ja? Tad šo te eļļu var lietot, un viņš palīdzēs tieši labāk mīkstinās un atkal darbosies, ja? Tātad, un pie aizkuņu vairogdziedzeri. Kāpēc es šeit arī tā uzrakstīju, domāju, nu kā tagad ar saules eļļus mēs ārstēsim? Jā, mēs ārstējam, jo mēs šajā, piemēram, vairogdziedzeri mēs varam gan dzert viņu iekšā, ne šo eļļu, bet, piemēram, sezamu, ja? Vairogdziedzeri normalizēt un vēl ko, kas mums pie vairogdziedzeri, ja? Bet var viņu arī apsmērēt, mums vairogdziedzeri šeit, ja? Mēs varam aiz ausīm, kas atbild, mēs varam punktus ielikt šeit rokās ar pīkšķīšiem, ja? Mēs varam ar šo eļļu vēl palīdzēt sev sakārtot, ja? Caur ādu mēs sakārtojam, ja? Tālāk, tā, kas šodien mums te ir? Līdz ar to, kad šī te eļļa gan strādā ļoti dziļi un mīkstina, tātad viņš arī līdz ar to vilmaiņu normalizēs, ja? Aterosklerozēm, profilaksē un ārstēšanai gan kā sezams, gan kā šī eļļa, jo paplašina asinsvadus un normalizē šo te struktūru, asinsvadu normalizētājs līdz ar to, jo tāpēc arī aizsargā pret to sauli un neiet tas sliktums tur iekšā, ja, jo viņš sašaurina
palīdz, protams, tiem, kam ir sašaurināti, jau ir sašaurināti vai zem asinsspiedieni. Mēs viņu daudz nesmērējam, bet varam smērēt. Visur normu, kā es saku, ja, jo viņš visu tur darīs, sliktāk nebūs tiešām, ja, bet viņš tieši to var tā, ja daudz uzsmērēs, tad var sašaurināties asinsvadi, ja pēkšņi kaut kur, ja, un tad vienkārši būs grūtāk, nebūs nekas sliktāk, ja. Un var šo te eļu, tāpat kā bērnu eļu, šo eļu var atzīts ir, ka var lietot zīdaiņiem pie masāžas. Likt vai nu klāt, vai zīdaiņus masēt ar šo te eļu. Ja? Tas ir ļoti, ļoti labi, jo zīdaiņiem ir ļoti maz eļas, kuras var pareizi un nekaitīgi smērēt, ja? Bet nu smērē visādi. Tātad atceramies, ka šo te eļu var iegādāties kā priekš bērniem, ja nav bērnu pašu eļļa, ja? Jo mums ir atsevišķa bērnu eļļa, kā es teicu, tad arī šo te var izmantot to darīšanai. Arī masēt. Bērnus vajag zīdaiņus masēt pašiem. Nevis tērēt naudu, bet pašiem. Ja? Ar šo te eļļiņu, pieņemsim, mēs varam bērniņu katru vakaru vai nomazgājot dupsīti, mēs varam izmasēt kājiņus, rociņus, lai asins rite rito. Tur nav nekas īpaši jāmācās. Visu uz augšu un lēnā garā runājoties un visu to var darīt. Un eļļiņa to palīdzēs. Arī bērniem ejot ārā šo eļļu vajag viņu izmantot. Būtu labāk arī aizsargājot pret sauli. Uz sēņām, uz kājiņām, uz rociņām. Ja, visur, lai aizsargātu pret saules stiprajiem stariem. Ja. Matu aizsardzībai no saules, jūras un chlorētā ūdens iedarbība. Tātad šo te eļu var, mums jau tā ir matiem ļoti daudz, bet arī, jo šī te ir pirmā eļa vispār, ja, kura var lietot arī matu aizsardzībai, ja, tātad izmērēt matos, ja, galvas ādā. Ja, tas ir domāts tikai aizsardzībai, neaugšanai, bet viņš to darīs un aizsargās. Tad šeit ir klāt arī ļoti daudz E-vitamīnu, 9%, kas ir domāts dienas normas saņemšanai. Ja, mums ir jāsaņem uz ādas ir E-vitamīns 9% apmēram. Ja. K vitamīns 13% jāsaņem, un tur ir tik daudz arī šajā eļļā, tad ir atkal koncentrāts, piesātinātās tauku skābes līdz 14%. Omega ir 3 un 6, ja. 41%, tātad ļoti, ļoti spēcīgs ir eļas sastāvs, ja, un antioksidants. Tiesa sezamols. Tas ir tas, kurš ir aizsargā pret visādiem kaitīgām vielām. Tas arī tur ir. Tātad ir sezamas eļļa, kas ļoti efektīgi mīstina, kā jau es te teicu, ja, baro ādu, savalk ādu, attīra ādu un tajā esošais antioksidantiem attīra no toksīniem. Ja? Un sezam eļļa arī šī te arī būs tā, kas sakārto pie pinnēm. Ja ir pinnes, tad varam arī lietot, protams, jauniešiem mums ir dzeltenais ar C vitamīnu, ja, kurš ļoti labi palīdz pret pinnēm, bet arī, ja nav, tad varam šo te arī izmantot ļoti labi pret pinnēm. Ja? Nu tālūk, to es šodien gribēju tā pastāstīt par šādiem diviem